Tas pacēlās augstu šeit, tas pacēlās augstu. Hormuza šaurums tika atvērts pēc pamiera paziņojuma, kā jūs varat redzēt no kuģošanas kartes savā ekrānā. Diemžēl izskatās, ka kuģiem vai tankuģiem nebija atļauts izmantot šauruma vidusdaļu. Tieši to viņi izmantoja pirms šī kara sākuma. Taču vakar Irānas ārlietu ministrs teica, ka pastāv tehniski ierobežojumi tam, cik liela šauruma daļa būs atvērta. Tehniskie ierobežojumi varētu būt tādi, ka tur joprojām ir jūras mīnas. Tāpēc Irānas jūras spēki sadarbojas ar kuģiem, lai tie varētu izbraukt pa drošu koridoru. Vai arī tas varētu būt tāpēc, ka Irāna nevēlas, lai cilvēki izmantotu starptautiskos ūdeņus. Viņi vēlas, lai kuģi pārvietotos caur viņu pašu teritoriju, lai viņiem būtu lielāka kontrole pār to, kas ienāk un iziet. Diemžēl, tā kā lielākā daļa šaurumu joprojām nav izmantojama, šķiet, ka satiksme neatgriežas pirmskara līmenī. Joprojām tie ir apmēram 20 kuģi dienā, kas ir daudz vairāk nekā 3 kuģi dienā, ko redzējām pirms pamiera, bet tomēr tas nav tik daudz kā agrāk. Diemžēl tagad lielākais risks ir tas, ka pat šī 20 kuģu dienā satiksme var ļoti, ļoti drīz izzust. Redziet, starp Amerikas Savienotajām valstīm, Irānu un Izraēlu ir pamieris. Bet viena no lielākajām problēmām, ar ko saskaras Irāna, ir tā, ka tās militārie spēki šķiet neklausa augstākos vadītājus. Vai varbūt ziņa vēl nav nonākusi līdz pašai komanda ķēdes apakšai pie militāriem komandieriem, kuri faktiski vada savas autonomās vienības ar ballistiskajām raķetēm. Tas ir tāpēc, ka burtiski tikai dažas minūtes pēc vakardienas pamiera paziņojuma Irāna izšāva ballistiskās raķetes uz Izraēlu. Paskatieties! Tas, ko jūs tikko redzējāt, bija Irānas ballistiskā raķete ar kasešu kaujas galviņu. Šīs mazās bumbas lija pār Izraēlas otro lielāko pilsētu Telavivu. Tas notika pēc tam, kad prezidents Trumps paziņoja par pamieru un norādīja, ka būs nepieciešams laiks, lai šo vienošanos īstenotu. Tas notika tikai dažas stundas pēc pamiera paziņojuma. Tādā ziņā tas bija saprotami, jo ko līdzīgi mēs redzējām arī pagājušā gada 12 dienu kara laikā. Lai gan abu valstu līderi bija vienojušies par pamieru, mēs joprojām redzējām dažus uzbrukumus no abām pusēm, un pagāja zināms laiks, līdz visi uzbrukumi pilnībā apstājās. Tātad tas ir saprotami, jo tas jau ir noticis iepriekš, un arī tāpēc, ka Irāna ļoti publiski ir paziņojusi, ka viņa militārie spēki ir ļoti neatkarīgi no civilās politiskās vadības. Tas nozīmē, ka viņi vienkārši turpina rīkoties pa savam, jo visas slepkavības, kas notika Irānā, radīja tieši šādu situāciju. Tāpēc ir loģiski, ka viņiem vajadzētu nedaudz laika, lai apturētu visus uzbrukumus. Bet tas, kas nav loģiski, ir tas, ka uzbrukumi joprojām turpinās vairāk nekā 14 stundas pēc pamiera paziņojuma. Un tiek uzbrukts ne tikai Izrēlai, pat Persijas līča valstis tiek pakļauts uzbrukumiem. Un zini ko? Daži no tiem tagad dodas atpakaļ. Šo mēs neredzējām pašā kara laikā, bet tagad to redzam pamiera laikā. Irāna uzbruka AAE pēc pamiera paziņojuma. Viņi uzbruka Kuveitai, viņi uzbruka Saudārābijai un viņi uzbruka Katarai. Tātad izskatās, ka vai nu ziņa nav nonākusi pa komandu ķēdi līdz zemākiem līmeņiem, vai arī Irānas vadība patiesībā pilnībā nekontrolē militāros spēkus. Un tas ir kaut kas, par ko ASV pusi jau iepriekš uztraucās. Viņi vēlējās noskaidrot, kam patiesībā ir kontrole, un tāpēc, es domāju, notika zināma pārbaude, ar ko īsti viņi runā. Tas nozīmē, ka ASV lūdza personu, ar kuru viņi risināja sarunas, pierādīt, vai viņam patiešām ir kontrole pār Irānu. Un, lai to pierādītu, šī persona ļāva caur Hormuza šaurumu izbraukt 10 kuģiem. Un atkal mēs redzam, ka Hormuza šaurums bija atvērts. Tātad ir labs arguments, ka persona, ar kuru Amerikas Savienotās valstis risina sarunas, kontrolē jūras spēkus, kas pārvalda Hormuza šaurumu, bet nekontrolē Irānas militāros spēkus, kas pārvalda ballistiskās raķetes. Šorīt Pentagons rīkoja preses konferenci, kurā būtībā apkopots viss, ko ASV militārie spēki ir sasnieguši pēdējā mēneša laikā operācijā Episkais niknums. Un šīs preses konferences laikā Pīts Heksets tika izvaicāts par raķetēm, kuras Irāna joprojām palaiž. Nu, paklausieties viņa atbildi. Marija Margareta no The Daily Wire. 2 jautājumi. Irāna ir paziņojusi, ka droša pārvietošanās caur Hormuza šaurumu būs iespējama, to saskaņojot ar Irānas bruņotajiem spēkiem un, citēju, ievērojot tehniskos ierobežojumus. Ko jūsuprāt tas nozīmē? Un mēs esam arī dzirdējuši ziņojumus, ka Irāna turpināja uzbrukt mērķiem vēl šorīt. Kurā brīdī šis labvēlības periods beidzas? Vai mēs viņiem vispār dodam labvēlības periodu? Vai tur ir kādu pārpratumu iespēja? Kas īsti tur notiek?
Mēs zinām, ka Irāna izteiks daudz dažādu apgalvojumu. Daudz cilvēku teiks daudz ko, apgalvos dažādas lietas. Taču tas, par ko ir panākta vienošanās un kas ir paziņots, ir tas, ka šaurums ir atvērts. Mūsu militārie spēki vēro situāciju. Protams, arī viņu militārie spēki vēro, bet tirdzniecība turpināsies. Un tieši uz šo realitāti jūs redzējāt tirgu reakciju. Kas attiecās uz apšaudi, mēs to vakarā reāli laikā uzraudzījām. Protams, mēs to darām. Irānai būtu prātīgi atrast veidu, kā nodot ziņas saviem karavīriem attālos reģionos, lai viņi zina, ka vairs nav jāšauj, ka vairs nav jāatklāj uguns. Vienvirziena uzbrukuma vai raķetes, jo dažkārt ir nepieciešams laiks, lai pamieri stātos spēkā. Mēs to vērojam, mēs esam gatavi, ja būs nepieciešams, bet mēs ceram un ticam, ka tas izdosies. Tagad lietas kļūst vēl sarežģītākas. Pagājušajā naktī notika uzbrukums Irānas rafinērijai Irānas Levanas salā. Šis uzbrukums acīm redzam bija ļoti nozīmīgs, taču pēc ASV amatpersonu teiktā šo uzbrukumu neveica ne Amerikas Savienotās valstis, ne Izrēla. Un pēc dažām spekulācijām, kas izskan internetā, šķiet, ka apvienoto Arābu Emirātu kara lidmašīnas atradās gaisā, kad notika šis uzbrukums. Tātad pastāv iespēja, ka šo uzbrukumu veica apvienotie Arābu Emirāti. Un ja tas ir taisnība, tad šī būtu pirmā reize, kad kāda no Persijas līča valstīm publiski vai, es pieņemu, tieši iesaistās uzbrukuma operācijā pret Irānu. Atkal, tās ir tikai baumas, kas klīst apkārt. Mums patiesībā nav nekādu konkrētu pierādījumu par to, vai apvienotie Arābu Emirāti veica šo uzbrukumu vai nē. Ir arī baumas, ka tas ir Izraēlas viltus karogu uzbrukums, lai karš turpinātos. Tātad mēs īsti nezinām, kas bija iesaistīts, bet ASV amatpersonas apgalvo, ka šo uzbrukumu neveica ne Amerikas Savienotās valstis, ne Izrēla. Tagad, ja jau runājam par viltus karogu operācijām, tas varētu būt arī Irānas sarīkots viltus karogu uzbrukums. Jo gluži tāpat kā Amerikas Savienotajās valstīs un Izrēlā ir grupējumi, kas nevēlas, lai šis karš apstātos, arī Irānā ir grupējumi, kas nevēlas, lai karš beigtos, kuri visticamāk nepiekrīt pamieram. Tātad arī viņi varēja veikt uzbrukumu. Atkal, mēs precīzi nezinām, kas ir patiesība. Ir daudz baumu, kas klīst apkārt, bet tā kā mēs runājam par Izrēlu, apskatīsim Izrēlas reakciju, precīzāk Izrēlas valdības reakciju uz pamieru. Tagad, pirms mēs to darām, ātrs atgādinājums. Nospiediet patīk un abonējiet mūsu kanālu zemāk. Tas tiešām ļoti palīdz mums algoritmā un ļauj mums turpināt sniegt jums jaunākās ziņas. Vakar video mēs runājām par to, kā Baltānām amatpersonas paziņoja, ka Izraēla ir daļa no pamiera, par kuru vienojās ASV un Irāna. Bet tas konkrēti nozīmē, ka pastāv pamieris starp Izraēlu un Irānu. Ne obligāti starp Izraēlu un visiem Irānas atbalstītiem grupējumiem, ar kuriem Izraēla cīnās. Patiesībā mēs redzējām dažus ziņojumus no Libānas, kuros teica, ka šis pamieris patiesībā neatiec uz Libānu. Tātad Izraēlas ofensīva Libānas teritorijā, Izraēlas karš pret Hezbollah, turpināsies kā līdz šim. Situācija paliks nemainīga. Vēlāk naktī Pakistānas premjerministrs, kurš būtībā ir galvenais starpnieks starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu, publiski paziņoja: Hezbollah ir iekļauts šajā pamierā, par kuru vienojās Amerikas Savienotās valstis un Irāna. Tas nozīmē, ka vismaz uz laiku jāaptur Izraēlas ofensīvu pret Hezbollah Libānā. Protams, pauze nenozīmē, ka Izraēla atkāpsies no Dienvidlibānas, kur viņi ir iegājuši, lai izveidotu buferzonu. Bet vismaz pauzi varētu sagaidīt, ja tiek panākta pamiera vienošanās. Nu, ziniet ko? Drīz pēc Pakistānas premjerministra paziņojuma Izraēlas premjerministrs izplatīja savu paziņojumu, kurā viņš būtībā sacīja, ka 2 nedēļu pamieris starp Irānu, Izraēlu un Amerikas Savienotajām valstīm patiesībā neietver Libānu. Tas nozīmē, ka Izraēlas uzbrukums Libānas teritorijā turpināsies kā līdz šim. Tur nekas nav mainījies. To šorīt apstiprināja arī prezidents Trumps, runājot ar PBS reportieri, būtībā sakot, ka Hezbollah nebija daļa no vienošanās, ko Amerikas Savienotās valstis un Irāna panāca. Tas nozīmē, ka Izraēlai nav nekādu ierobežojumu savā uzbrukumā Libānas teritorijā. Tagad lietas kļūst vēl interesantākas, jo šorīt Izraēlas uzbrukums ne tikai turpinājās, bet arī sāsinājās līdz līmenim, kādu mēs nekad iepriekš neesam redzējuši. Šie triecieni bija vissmagākie, ko Izraēla ir veikusi šajā karā. Pirms mēs runājam par šiem triecieniem, es ātri gribu pārskatīt Izraēlas reakciju uz pamiera paziņojumu, kas notika pagājušajā naktī, jo tas mums nedaudz vairāk pastāsta par to, kā Izraēla domā par šo visu karu. Saskaņā ar Wall Street Journal teikto, Izraēla tika informēta par pamieru pašā pēdējā brīdī, un tā nebija īpaši apmierināta ar faktu, ka Amerikas Savienotās valstis piekrita pamieram. Patiesībā Benjamins Netanjahu vispār nebija iesaistīts sarunās.
Pēc tam, kad Amerikas Savienotās valstis jau bija piekritušas pamieram un pirms paziņojuma publiskošanas, prezidents Trumps piezvanīja Izraēlas premjerministram un paziņoja viņam: hei, mēs pārējām uz pamieru. Protams, izrēlieši piekrita piedalīties pamierā, taču viņi konkrēti runāja tikai par Irānu. Viņi skaidri norādīja, ka Irāna un Libāna ir divas dažādas frontes, tāpēc Libāna nav šī darījuma daļa. Tas viss mūs noved pie šī rīta, kad Izraēla veica visintensīvāko gaisa triecienu kampaņu Beirūtā visā šajā karā. Kopš kara sākuma neko tādu neesam redzējuši. Gandrīz 100 Izraēlas gaisa triecieni notika mazāk nekā 10 minūšu laikā. Šķiet, ka šī gaisa trieciena dēļ pamieram draud sabrukums. Irānas mediji tagad paziņo, ka viņi izstāsies no pamiera vienošanās, turklāt atteiksies piedalīties klātienes sanāksmē, kurai vajadzētu notikt šajā piekdienā Pakistānā sakarā ar uzbrukumiem, kas notiek Libānā. Būtībā Irāna aicina pārtraukt uzbrukumus. Turklāt tajā pašā paziņojumā no tiem pašiem valsts mēdījiem redzam, ka Irāna ir slēgusi naftas tankuģu satiksmi caur Hormuza šaurumu. Vēl joprojām uz Hormuza šaurumu tiek transportētas arī citas lietas. Tā kā es pieņemu, ka tas joprojām turpinās. Vai arī viņi nav precizējuši, uz ko tieši mērķē. Bet jebkurā gadījumā naftas tankuģi veido lielāko daļu satiksmes, kas šķērso Hormuza šaurumu. Tātad, ņemot vērā, ka Irāna tagad paziņo, ka viņi grasās to slēgt, tas būtībā nozīmē, ka pamiera režīms izzūd jau pēc 12 stundām. Lūk, sīkāka informācija. Labrīt, mēs sākam ar steidzamām ziņām. Valsts mediji ziņo, ka Irāna ir apturējusi naftas tankuģu kustību caur Hormuza šaurumu pēc Izraēlas uzbrukumiem Hezbollah grupējumam Libānā. Šodien agrāk mēs zinām, ka 2 kuģi spēja iziet cauri šim ceļam, bet atkal valsts mediji ziņo, ka Irāņi bloķē Hormuza šaurumu. Es tikko runāju pa telefonu ar augsta ranga Izraēlas amatpersonu, kurš izteica bažas par šo Irānas rīcību, sakot, tikai dažas stundas pēc pamiera sākuma Irāņi jau tagad demonstrē, ka cenšas izmantot savu kontroli pār šaurumu un izdarīt spiedienu uz globālo enerģijas tirdzniecību. Un tas notiek arī pēc ziņām, kas naktī liecina, ka Irānas uzbrukums skāra Saudarābijas austrumu-rietumu naftas vadu un tika nodarīti ievērojami bojājumi, kuru apmērs pašlaik tiek izvērtēts. Tas ir svarīgi, jo šis naftas vads ir vienīgais ceļš Saudarābijas jēlnaftas eksportam. Un kamēr Irāņi izdarīja spiedienu uz šaurumu, viņi atkal cenšas izmantot šo iespēju, lai izdarītu spiedienu uz globālajiem enerģijas resursu eksporta tirgiem. Lai saprastu, kāpēc Irāna šobrīd rīkojas tā, kā tā rīkojas, mums ir jāatgriežas atpakaļ un jāapskata, kā Irāna nonāca līdz šai situācijai. Tas nenozīmē tikai atgriezties 1979. gadā, kad notika Islāma revolūcija. Patiesībā mums jāatgriežas vēl tālāk, uz 19. gadsimtā, kad Irāna pārvaldīja Kadžaru dinastiju. Un jāskatās, kā toreizējās valdnieku šķīras pieņemtie lēmumi joprojām ietekmē Irānu līdz pat šai dienai. Nu, ziniet ko? Tieši to mēs arī darām savā daudzdaļīgajā podkāstā, kas tikko iznāca šodien. Tātad, ja jūs interesē Irānas vēsture un tas, kā mēs nonācām līdz šodienai, noteikti iesaku to noklausīties. Jūs to varat noskatīties, noklikšķinot uz saitēm aprakstā, vai arī vienkārši noskatīties, noklikšķinot uz video, kas redzams beigu ekrānā.